es tev došu dūmu. Tā, mēs tas ir, jā. Saki, kur tu? Diangu nāpūs. Liekam uzreiz, telpu virsū. Un sensora ievietošana. Nu, tā, principā mums arī gandrīz visi. Tā, šeit visvairāk bites ir šajā te pusītē, un šo pusīti mums vajadzētu pabūt te klāt. Lai viņas nesaspiežās. Tā, es mazliet paņemšu dūmus, un mazliet papotīsim. Taisiet takciņu. Nu, vien mājā. Otru pusi. Kur takciņu. Viņas kā sāks iet, tā viņas visas skries pakaļ. Un tagad ir tas, par ko es stāstīju par Face ID. Viņām ir tātad nevis sejas atpazīšana, jā, bet smaržas. Tieši, piemēram, šī bite. Un rekur, ja te var tuvāk nofilmēt, pēdējais vēdera posmiņš paveras vaļā, un tur tieši šī bite. Tur saucamais tas krievu zinātniekam Usonova dziedzerītis, un viņš izdala smaržu. Var pieliecties, jūs varat just tāda interesanta, tāda ne inde smarža, bet tāda, nu, savdabīgs aromāts. Un viņas tagad iesmaržina gan savu māju, gan pašas veido savu kopējo smaržu. Un arī, ja nu viņas tā dara, citas bites sāka iepazīt arī to pašu teritoriju ātrāk. Nu, ja, teiksim, te būtu kāda sveša bite, Jā. Jā, viņi arī to darīs, to dziedzerītu. Viņas vienkārši iegūs visas kopīgi vienu smaržu. Arī citreiz jau nākas arī apvienot saimes svešas bites, un viņas arī šādi te darot. Arī to pašu dara, šī bite to dara. Jā, viņas viss.